Labdien! Šodien gribu ar jums padalīties par materiāliem, ko izmantojam neirografikā. Sāksim ar to, ka ir nepieciešama balta papīra lapa. Tai var būt jebkāds formāts A2, A3, A4 vai jebkurš cits. Ja iegādāsieties albumus, pievērsiet uzmanību lapas biezumam, lai marķieri neiet cauri un nesasmērē darba virsmu. Vēlams pirkt albumus bez spirāles, vai arī tādus, kur šo krunkaino lapas daļu var noplēst. Kāpēc? Tāpēc, ka bieži vien zīmēšanas procesā rodas situācijas, kad mūsu darbs neietilpst uz vienas lapas, un tad mēs droši varam pielīmēt papildus lapas, lai būtu vairāk vietas mūsu zīmējumam. Tagad parunāsim, ar ko gan zīmēt. Priekš neirografikas labi ir iegādāties gēla pildspalvas jeb tievus lainerus. Priekš iesācēja labi ir 0,4 līdz 0,5 mm. Šī līnija būs ne pārāk tieva, ne pārāk resna. Ar viņu būs viegli strādāt. Tādas līnijas ir viegli noapaļot. Tāpat būs nepieciešams biezāks marķieris. Šeit cenšamies ņemt marķieri vai flomasturu, kas nesasmērēs lapu. Iesākumam būs labi 10 līdz 15 mm. Ar ko krāsot mūsu zīmēm? Priekš jauniņajiem es ieteiktu teksta marķierus. Kāpēc? Jo tie ir caurspīdīgi un ar tiem labi krāsot. Tie ātri izžūst un krāsojumā līnijas nav tik viegli saskatīt. Pat cik viņi ir caurspīdīgi, tad melnā krāsa arī neizplūdīs. Tāpat ar viņiem ir iespējams ātrāk aizkrāsot darbu, ja salīdzina ar zīmuļiem vai citiem materiāliem. Kad sākam zīmēt vai krāsot ar zīmuļiem, es noteikti iesaku izmantot akvareļu zīmuļus. Kāpēc? Pirmkārt, viņi ir ļoti mīksti klājās, un otrkārt, ar viņiem var viegli regulēt krāsu intensitāti. Tāpatās ar viņiem ir viegli piešķirt apjomu šim te mūsu darbiņam. Vēl akvareļu zīmuļiem, kā viens no plusiem, ir tas, ka ar viņiem ir viegli sajaukt krāsas, kas piešķir darbam papildus telpiskumu. Protams, ar laiku zīmējot gribās, lai darbi ir estētiskāki un skaistāki, lai uz viņiem ir patīkami skatīties. Atceramies, ka neirografika nav tikai par skaistumu. Ar neirografikas palīdzību mēs zīmējam pārsvarā, lai dzīvē notiek kādas izmaiņas. Lai viegla līnija un krāšņi jūsu darbi.